Sekojoša daba ir apveltījusi sievieti ar visu nepieciešamo, lai viņa nepaliktu viena un izdzīvotu. Tātad, ko nozīmē nepalikt vienai? Spēt izveidot attiecības. Sieviete ir tie instrumenti, ar kuriem veidot attiecības. Vīriešiem nav to instrumentu vispār. Pēc būtības sievietē nepieciešams tas, ko sauc par enerģiju, lai justos labi. Nav svarīgi, kur viņa atradīsies. Tāpēc ir 3 mehānismi, kuri nepieciešami jebkurai mūsdienu sievietē, lai viņa uzlādētu enerģiju un būtu spējīgi pildīt dabā ieliktās sievietes funkcijas. Būt par sievu, par māti un justies vēl labi tajā visā procesā. Ja mēs paskatāmies kaut kādas 2-3 paaudzes uz atpakaļ, vēl sievietēm tas likās normāli veidot šīs attiecības ar citām sievietēm. Šodien, ja mēs paskatāmies uz sievietēm, tur ir diezgan bēdīgi ar šo attiecību veidošanu pat sievietēm savā starpā. Priekš tām sievietēm ir vajadzīgas citas sievietes, lai viņām būtu dzīvības spēks. Tātad enerģijas un dzīvības spēka gūšanai un balansēšanai dzīvē. Šodienas sieviete nevar pat. Tāpēc, kad viņai ir šīs visas nedrošības, viņa nejūtās vēl nobriedusi apziņā. Tā ir tā savu vēlmju, vajadzību un emociju pasaules sakārtošana pēc būtības sievietei. Un sieviete dēļ šīm prasmēm, ko mēs šeit apgūstam, viņa ir spējīga turēt līdzsvaru un stabilitāti pasaulē, ja viņa māk šīs lietas darīt un operēt ar šīm lietām. Ar savām emocijām, ar vajadzībām un redzēt citu cilvēku emocijas un vajadzības. Kā jūs domājat, kāpēc sieviete, kas piedzemdē bērnus, paliek viedāka? Viņa ir spiesta lasīt bērna vajadzības, kaut vai primitīvas vajadzības, bet viņai tas ir obligāts nosacījums, sadāk, tas bērns viņš slikti jutīsies visu laiku. Nekur neesmu redzējis mūsdienu sabiedrībā, ka ir normāli veselīga sieviešu apziņa. Jo attiecības, kur viņas formējās zemapziņas līmenī no sākuma, ja, un tad pēc tam pieslēdzas mentālie procesi. Pa priekšu jāveidojas tam enerģētiskajai saiknei starp sievietēm, lai viņām būtu veselīgas attiecības. Ja, mēs enerģētisku saikni nevaram izveidot, ja mums ir pirmām kārtām, kā mēs runājam, izdevīguma meklējums. Un tās sievietes, kuras saprot šo viņa viena otrai palīdzēs šo procesu neizraisīt, tāpēc, ka visas kā viena gandrīz šodien atrodas upuru pozīcijā. Tieši dēļ šitā sektantismu, kad es tikai gribu ar tām, ar kurām es gribu šodien, un ar citām es negribu, sieviete savu spēku samazina. Tādā veidā. Sieviešu spēks vienmēr ir kolektīvismā. Un vienīgais veids, kā no tā izkāpt, ir sievietei apzināties atkal savu sievišķo dabu un veidot, kultivēt to pozitīvo formātu attiecībās ar tām pašām sievietēm. Tas nav tā kā nomelnošanai, tas ir vienkārši, lai jūs apjēdzat, cik patiesībā mēs esam tālu no tā, lai vispār nostātos uz to nulles līmeni pagaidām, ja? Un mēs nenostāsimies, un sievietes nenostāsies uz to, neapturēs savu degradāciju, ja viņas sevi vērtēs pārāk augstu šī brīdī. Ja? Es nerunāju par tur skaistumu, daļumu. Mums jātiek ar savām emocijām vēl galā, ar savu zemapziņas līmeņiem. Un tad sievietes, visi vīrieši ir riebekļi, visi tādi. Tāpēc, ka tu nevari atrast to vīrieti, kas tev var likties droši. Atceramies, sieviete vairos to, ko viņa redzēs tajā cilvēkā. Ja sieviete ir multiplikators, viņa ir vairotājs dzīvē, tā ir viņas funkcija, viņa pavairo nāk. Ko daudzas mūsdienu sievietes turpina neapzināti vai pat apzināti darīt, pat atrodoties laulībā ar savu vīru. Jo viņi nav pārliecināti, šitas ir labākais vai es esmu kaut ko palaidusi garām. Ja? Un ja viņi nebūs apmierināti laulības dzīvē, tas, protams, viņi nebūs apmierināti arī attiecībās ar citām sievietēm un vispārējo. Jo meitas apziņā ir tēva etalons un mātes etalons. Ja? Un ja mēs saprotam, ka attiecības starp tēvu un māti nenotiek pilnvērtīgi, tad kas notiek meitas apziņā? Tad tur izveidojas kara lauks starp tēva etalonu un to māti. Ja? Tad meitas apziņā sākās karš. No turienes aizsācies feminisms. Ja? Tad, kad iedēsta ideju par to, ka sieviete var cīnīties ar vīrieti, kur tā ideja sākās attiecībās. Ja? Sievietes pasaules vērtējums vismaz par 80% ir atkarīgs no viņas konkrētā brīža emocionālā stāvokļa. Lēmums, ko viņa pieņem, bieži vien ir neatgriezenisks. Jā, tieši tāpēc sievietes svarīgākais instruments ir tā pacietība un pieņemšanas spēja. Tā kā tu saki briesmīgo, jo pirmajā reizē es nepieteicos tieši tāpēc, ka man vienkārši bija ļoti liels tāds liels neiekšā. Man liekas, es negribu paklausīties par to, cik es esmu briesmīga un nepareiza. Un šajā reizē nebija tā, ka es tur ar šausmīgi milzīgi entuziasmu pieteicos, bet
man iekšā bija kaut tāds maziņš, tāds triggerīgs, nu, ka tieši tagad to vajag. Un jau vakar, kad mēs bijām kaut kur pusē nokļuvuši, biju pastāstījis, man palika vieglāk, jo man kaut kā šķiet, ka vienmēr viss nāk īstajā brīdī, jo bija kaut kāds sakrājies, kaut kāda nesapratne par šīm lietām, un jau vakar pusē apmēram es varu ka pilnīgi tā kā palika pūkaināk. Jā, paldies, jā. Pēc sarunas abām pusēm jābūt apmierinātām, kad redzēt tās vajadzības. Un arī tā formuliņa, man liekas, ļoti vērtīga, ko tur ir galvā. Jā. Tā kā redzēt tos faktus, emocijas un vajadzību. Ja tiešām es skatās tikai no sevis, kad tās attiecībās, komunikācijā, kad lai es esmu apmierināta, lai man pietiek, un tad par otru vienalga, ko viņš dara, tad nav attiecība, jā. Tieši tā.